māc mums tavus likumus, un lai mums notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda. Stiprini mūsu soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mums. Māc mums mūsu dienas tā skatīt, ka mēs gudri sirdi dabūjam. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. Dzīves ceļš gudriem iet strauji augšu, lai viņš izvairītos no nāves valstības tā lejas galā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija. Kristus mums rāda ceļu pie žēlīga Dieva. Šis ceļš ir caur grēku nožēlu un grēku piedošanu. Caur nožēlu par visu grēcīgo mūsu, par lēnību paklausīt Dieva pavēlēm, par nevēlēšanos atsaukties kunga norādījumiem. Lai tad, kad mēs atklājam Dievu priekšā savus grēkus un savu nožēlu, Kristus var turpināt ar grēku piedošanas vārdu, jo ceļš turpinās caur viņa ciešanām, krusta nāvē un augšām celšanos. Un tā mēs nonākam pie Dieva, kā tādi, kuriem ir piedots. Tādēļ vienosimies grēksūdzes lūgšanā. Visuspēcīgais Dievs, Sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauža sāp. Es Tevi lūdzu, Tavas labās apžēlošanās, un Tā mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus, un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu visu patiesi grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Jā. Kad jūs savus grēkus nožēlojat, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju, Jēzus Kristus nopelnu. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda vārds. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Lai slava Dievam
un ar tavu garu. Lūgsim Dievu. Kungs, tu, kas savu varenību paud caur savu gādību un apžēlošanos, vairo pret mums savu žēlastību, kas saņemam daļu pie debesu labumiem, steigdamies pretī taviem apsolījumiem. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Klausies, draudz, Dievu vārdu lasījumu no 2. Mūzes grāmatas 16. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Tad viņi devās prom no Elīmas. Viss Izraēla dēlu pulks nonāca Sīnā tuksnesī, kas ir starp Elīmu un Sīnaju. Tas bija 2. mēneša 15. dienā pēc iziešanas no Ēģiptes zemes. Un viss Izraēla dēlu pulks tuksnesī kurnēja pret Mūzu un Āronu. Izraēla dēli viņiem teica: kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē no tā kunga rokas, kad sēdējām pie gaļas podiem, kad ēdām maizi līdz sātam, jo tu mūs izvedi šai tuksnesī, lai visu mūsu pulku nomērdētu badā. Un tas kungs teica Mozum: redzi, es likšu, lai jums krīt maizi no debesīm. Tauta varēs iet un salasīt tik dienas vajadzīgo. Tas tādēļ, lai es viņus varētu pārbaudīt, vai viņi dzīvo pēc manas bauslības vai nē. Bet 6. dienā, lai viņi gatavo, ko atnesuši, tā būs 2x vairāk par to, ko tie vākuši ikdienas. Un Mūzes un Ārons teica visiem Izraēla dēliem: vakarā jūs zināsiet, ka tas kungs jūs izvedis no Ēģiptes zemes. No rīta jūs redzēsiet tā kunga godību. Viņš dzirdēs jūsu kurnēšanu pret to kungu. Bet kas mēs esam, ka jūs kurnat pret mums? Un Mūzes teica: tā, vakarā tas kungs jums dos ēst gaļu, un no rīta maizi līdz sātam, tādēļ, ka tas kungs ir dzirdējis jūsu kurnēšanu pret viņu. Jo kas gan mēs esam? Ne pret mums jūs esat kurnējuši, bet pret to kungu. Un Mūzes teica Āronam: saka visai Izraēla dēlu sapulcei: tuvojieties tam kungam, jo viņš jūsu kurnēšanu ir dzirdējis. Un kad Ārons runāja ar visu Izraēla dēlu sapulci, viņi palūkojās tuksnesī un redzi, mākonī parādījās tā kunga godība. Un tas kungs teica Mozum: esmu dzirdējis Izraēla dēlu kurnēšanu. Saki tiem, pret vakaru jūs ēdēsiet gaļu, un pret rītu jūs būsiet sāti ar maizi. Tad jūs zināsiet, ka es esmu tas kungs, jūsu Dievs. Un vakarā atlidoja paipalis un noklāja visu nometni. Bet no rīta visapkārt nometnē bija rasas klājums, nožuva rasas klājums. Redzi, tuksnesī bija kaut kas plāns kā zvīņas, plāns kā sārma uz zemes. Izraēla dēli to ieraudzīja un teica citam: kas tas ir? Jo viņi nezināja, kas tas ir. Un Mūzes tiem teica: tā ir maize, to tas kungs jums devis ēst. Tas kungs jums ir pavēlējis tā: savāciet to, cik katram vajag ēšanai, pa omeram uz cilvēku, ņemiet pēc ļaužu skaita, kas jūsu teltīs. Izraēla dēli tā darīja. Viņi savāca dažs vairāk, dažs mazāk. Viņi izmērīja ar omeru, un tam, kam bija vairāk, nebija palicis pāri, bet tam, kam bija mazāk, nebija pietrūcis. Viņi savāca tik, cik katram vajadzēja ēšanai. Un Mūzes tiem teica: neviens lai to neatstāja līdz rītam. Bet viņi neklausīja Mūzu. Daži atstāja līdz rītam, un tas sapuva, un tajā iemetās tārpi. Tad Mūzes noskaitās uz tiem. Un viņi vāca to katru rītu, cik katram vajadzēja ēšanai, jo, kad karsēja saule, tas izkusa. Āmen. Un klausies, draudz, Dieva vārdu lasījumu no vēstules Efesiešiem 3. nodaļas, sākot ar 14. pantu. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs, un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā,
lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu, un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāk par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Dievam, kas ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzu Kristu paudžu paudzēs, mūžu mūžos. Āmen. Alleluja! 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 Žēlastība jums un miers
No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļas. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tiberijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Pasha, Jūdu svētki, bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam: kur lai pērkam maizi, ko tiem ēst? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja: par 200 denārijiem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, viņam sacīja: šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja: lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles, un tie apsēdās, skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un, pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušajiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis, redzādam šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja: šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un, iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Aizierušies 25 vai 30 stadijus, mācekļi redzēja, ka Jēzus pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica: es tas esmu, nebīstieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kur tie devās. Āmen. Lūksim. Kungs, svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavu vārdi ir par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mēs šorīt lasām Jāņa evaņģēlijā par kādu ļoti neparastu notikumu. Lai gan es nolasīju par vēl 2 5000 paēdināšanu un Jēzus staigāšanu pa ūdens virsu, tie ir spilgti notikumi, kas izsauc daudz izbrīnes, it sevišķi tiem, kas par to dzird pirmo reizi. Tomēr bez šiem 2 spilgtajiem tur ir vēl kāds. Un to vieglāk ieraudzīt, skatoties no tā pūļa puses. Jūdi dodas svētceļojumā uz Jeruzālemi, jo ir Jūdu paskā. No visiem ciemiem cilvēki sanāk lielākās masās, tā ka beigās tur ir vesels pūlis. Tie dodas uz Jeruzālemi, lai svinētu un lai atcerētos to, kas notika ar Mūzu un Izraēla tautu, kad Dievs tos izveda no Ēģiptes zemes. Kā tika upurēts Dieva upura jērs,
kā Izraēls gatavojās iziešanai, kā Mūzes izveda tautu, ka pat sarkanā jūra tai nebija šķērslis, un kā izsalkumā Dievs viņus pabaroja tūkstnešainā vietā, dodot tiem ēst mannu no debesīm. Tad nu tie jūdi Jēzus laikā sapulcējās savai mazajai iziešanai no tās vietas, kur tie dzīvoja. Svinīgā noskaņā tie devās svētceļojumā uz Jeruzālemi. Un tad pūlim esot ceļā, tie sastop Jēzu, kurš dziedina daudz slimos, dara brīnumus un zīmes un māca Dievu vārdu. Un tas pūļa svētceļojums tiešām sāk atgādināt to iziešanu, kad Mūzes vadībā Izraēla tauta piedzīvoja daudz brīnumu un zīmju. Un redzi, tie ceļinieki, tas pūlis, arī bija nonācis tūkstnešainā vietā. Un Jēzus redz, ka pūlis ir tiešām liels. Viņš saprot, ka tie cilvēki ir jau ilgi gājuši. Līdz ar to, ka šādi svētceļojumi uz Jeruzālemi pie viņiem notiek katru gadu. Pūlis dodas jau pa iekārtotu ceļu, un uz ceļa takas jau tā iekārtots, ka tur var iegādāties visu nepieciešamo. Bet sastapdami Jēzu, tie sekoja viņam un galīgi nogājuši no tā iekārtotā ceļa. Tā nu pūļa iziešana ir nonākusi līdz tai vietai, kur Dievam viņus ir jāpabaro. Jēzus jau iepriekš zinādams, ko Dievs ir paredzējis darīt, viņš vēl pārbauda savus mācekļus. Vai tie jau neredz visas tās sakritības ar iziešanu vecajā derībā? Vai tie jau nenomana, kas tūlīt notiks? Tā nu Jēzus liek apsēsties pūlim. Pasakoties Dievam, Jēzus pabaro pūli vien no 5 maizēm un 2 zivīm. Un ja Mūzes tautai lika, lai neko neatstāja līdz rītam, lai nesanāk, ka Dieva dotā maize sabojātos, tāpat arī Jēzus lika, lai salasa visu pāri palikušo maizi, kura pūlis nav apēdis, lai nesanāk, ka bezrūpība un nepateicība ir tā pūļa atbilde uz Dieva dāvanu. Un tam visam notiekot pūļa acu priekšā, kas tajos svētkos atceras par brīnumiem un zīmēm, kuras veica Mūzes, tā nu viņi saprata, ka tas viss notiek tagad viņu priekšā caur Jēzu. Un tas tūlīt viņiem deva ierosmi, kaut ar vāru, iecelt Jēzu laicīgā ķēniņa kārtā. Tagad viņš būs tas viņa Mūzes. Un vēl daudz šādas lietas Dievs darīja caur Jēzu. Kad jūdi meklēja patiesību, ticību un dzīvību, vecās derības svētajos rakstos, Jēzus tiem atbildēja: jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat, ka tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Kad jūdi meklēja savas Dieva izredzētās tautas saknes, kad tie pieminēja tos brīnumus, kurus Mūzes pie šīs tautas bija darījis, tad Jēzus tiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, nevis Mūzes jums ir devis maize no debesīm, bet mans Tēvs jums dod patieso debesu maizi, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņam: kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Un Jēzus tiem sacīja: es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Un tāpat kā tas bija ar Mūzu tūkstnesī, tāpat tas bija ar jūdiem Jēzus laikā. Viņa atbild uz šo bija kurnēšana. Kā to saprast?
Šie vārti ir pārāk smagi. Vai viņš dos ēst savu miesu? Dievs atklāja caur šiem neparastajiem notikumiem, kas notika ar Jēzu un to pūli, ka visa centrā ir Kristus. Var meklēt Dieva gudrību svētajos rakstos, bet ja tu tur neatrodi Kristu, tam visam nav jēgas. Jo svētie raksti ir par Kristu. Jēzus ir tā galvenā doma. Ja tu meklē tik debesu valstībā un tu domā, ka neesi neko tādu dzīves laikā izdarījis, ka tur netiktu, un ja gribi tur tikt, apējot Jēzu, tā tas nestrādā. Bez Kristus upura pie krusta tavi grēki nav piedoti, un tu vēl joprojām esi savos grēkos. Tev nav vietas izglābto pulkā, debesu valstībā. Ja tu meklē iepazīt Dievu un gribi to darīt bez Jēzus, tad nav pat vērts novēlēt veiksmi. Stāv rakstīts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. Šī Dieva atklāsme, šī rakstvieta, kur mēs šorīt pārdomājam, ka Kristus ir kristīgās ticības centrā. Tas reformācijas laikā lika atteikties no biežajām svēto piemiņas dienām. Vēlienajos viduslaikos bija tik daudz svēto pielūgsmes, ka Kristus bija palicis ārpus redzesloka. Un tad ar saukli uz lūpām vienīgi Kristus tika izņemts, jo daudzas svēto piemiņas dienas. Bet ne jau pašā kristiešu dzīves stāstu atcerē ir vaina, bet vaina parādās tad, kad tiek aizmirsts, par ko tas viss ir. Tādēļ aizritušajā nedēļā mēs nesvinējām Marijas Magdalēnas un apstuļu Jākabu vecākā dienu, kā to dara pirms reformācijas baznīca. Bet tā mēs vienmēr koncentrējamies uz Kristu un viņa dzīves stāstu un pārdomājam visu to, kas saistīts ar viņu. Un tas nav vienīgi par Jēzus laiku vai reformācijas laiku. Tas ir aktuāls arī šodien. Vai tad cilvēks savās ikdienas runās nelieto vārdu Dievs, bet viņi to dara absolūti izvairoties no Kristus? Un ko gan mēs vispār zinām par Dievu bez Kristus? Bez Kristus tas attēls ir gaužām sīks, kāds augstāks spēks, kāds iedoma tēls. Cik gan daudz vietas Dievam ir mūsu dzīvēs bez Kristus. Bez Kristus tur ir gaužām maz, ko teikt, ko darīt, ko izdzīvot. Bet ja mēs palūkojamies uz Dievu caur to, kā Kristus mums viņu atklāja, tur ir milzīga bagātība. Tur Dievs tūlīt atrod savu vietu mūsu ikdienišķajās dzīvēs. Kaut vai tik parastā lietā, kā piedošana. Jēzus mums māca, kā Dievs iesaistās mūsu ikdienišķajā saskarsmē ar apkārtējiem. Viņš saka, kad jūs nostājaties, lai lūgtu Dievu, piedodiet, ja jums ir kaut kas pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas ir debesīs, jums piedot jūsu pārkāpumus. Šādi un vēl daudzos citos veidos Kristus ieaicina Dievu mūsu ikdienišķajās dzīvēs. Šajā gadījumā Dievs caur Kristus prizmu ienes mūsu dzīvēs žēlastību. Piedod pat, ja otrs ir pelnījis vienīgi dusmas un kritiku. Jo redzi, ja acīs krīt grēks un pāri darījums, tad paskaties uz sevi, un tu ieraudzīsi to pašu vainu. Grēcinieks, kas vienā vai otrā veidā
dara otram pāri. Bet tā vietā, lai aizbildinātos, ka man ir augstāki standarti, es esmu kristietis, es esmu garīgs, tad šeit Kristus mūs aicina vēlreiz pārvērtēt mūsu attiecības ar Dievu. Ja nostājies lūg Dievu, ja vērsies pie Dieva, labāk sākumā piedot tam otram. Un ja tas otrs nožēlo, tad vēl jo vairāk. Jo Kristus skaidro, tas Dievs, pie kura tu vērsies, viņš negrib upuri, viņš grib žēlastību. Un ja tev šķiet, ka pasaule vien dara tev pāri, tad liec pasaulē pretī labvēlīgu žēlastību. Labvēlību pret visām nepilnībām, pret tiem, kas kaitina, pret tiem, kas neklaus tavam prātam. Un Dievs vairs nebūs vien kāda ideja, bet caur Kristu viņš kļūs par debesu tēvu, kas šo pasauli un īpaši tevi uztur. Un viņa labvēlība uzturēs arī tavu žēlastību pret citiem. Un tik līdz kā mēs raugāmies uz Dievu, caur to, kā Kristus mums to ir atklājis, tad Dievs nav vien kāds spēks, kas ir aiz mūsu likstām. Tā it kā zinādams, ko esam darījuši, viens soda mūs par mūsu grēkiem. Caur Kristu mēs ieraugām Dievu, kurš mūs mudina iedziļināties Dieva vārdos un paļauties, ka neskatoties uz visām dzīves likstām, viņš paliek uzticams viņa labvēlīgās žēlastības apsolījumiem, un visas dzīves līkstas kalpo kam augstākam, lai mēs iegūtu sev to par labumu, jo caur Kristu mēs redzam, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl, kas aicināti ar ticības aicinājumu. Bet tas ticības aicinājums nāk vienīgi caur Kristu. Un mēs nākam Dievu priekšā vienīgi caur Kristu. Jo Kristu mums ir grēka piedošana. Bez Jēzus tur ir vienīgi svēts un varens Dievs, kura dusmas ir vērstas pret mūsu grēkiem. Bez Kristus labāk Dievu priekšā nerādīties, bet ar un caur Kristu mēs nākam pie žēlīga Dieva, kas dara žēlastību līdz 1000 paudzei tiem, kas viņu mīl. Un tādēļ mēs dievkalpojumos, mēs regulāri lūgšanās dzirdam, ka mēs nākam pie viņa, ka mēs viņu lūdzam caur Kristu. Un lai kāda ir tā motivācija, kā tu nokļūst līdz žēlīgam Dievam, bet ka tu tiešām pie viņa nonāc. Vai tas ir Jūdu Paskā svētku ceļojums, vai tās ir kristības, laulības vai bēres, bet ka tu tur nonāc sastapdams Kristu, kurš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vienīgi caur mani. Un ja tā tu esi atradis Dievu, tad tu tiešām esi viņu atradis, un viņš ir atradis tevi. Un redzi, pirms tu kaut kā varēji atbildēt uz Dieva aicinājumu, viņš jau bija sūtījis savu vienīgo dēlu, lai tevi šķīstītu no grēkiem, ka tu varētu nākt viņa priekšā, apžēlots, attaisnots un svētīts. Āmen.
Mēs nākam Dievu priekšā ar lūgšanām. 40. psalmā mēs lasām: lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē, un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Es gan esmu postā un nabaks, bet tas kungs gādās par mani. Tu esi mans palīgs un glābējs, mans Dievs, nekavējies. Lūksim Dievu. Slavu, gods un pateicība Tev, Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Mēs Tev pateicamies par Tavu lielo žēlastību, ka Tu pasaulē sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai glābtu šo pasauli no pazudināšanas, lai glābtu cilvēkus no pazudināšanas, ko Jūs radījis savā līdzībā, bet kuri grēkojuši pret Tevi un ir pelnījuši Tavas dusmību un mūžīgu sodu un pazudināšanu Tavu vaiga priekšā. Bet Tava žēlastība ir daudz lielāka. Vienpiedzimšais dēls, mūsu dvēseli pestītājs, Kungs Kristus par mums ir miris pie krusta Golgātā. Uznes savā miesā pie krusta stāva visus mūsu grēkus, noziegumus un pārkāpumus. Izlēja savu upura asinis uz grēka piedošanu. Mēs Tev pateicamies par šo žēlastības dāvanu, ko Tu esi mums atklājis evaņģēlija vēstī. Mēs Tev pateicamies, ka arī mums ar Kristu ir šī dzīvība, kas sākusies ir līdz ar mūsu ticību, līdz ar tām žēlastības dāvanām, līdz ar kristību. Un kuru šī žēlastībā mēs tiekam uzturēti, ka esam Kristū ieptērti, ka mēs esam Dieva bērni un ka Tava žēlastība turpinās. Tā ir žēlastība, kas pārsniedz mūsu saprašanu, kas sniedzās līdz pašām debesīm. Mēs Tev lūdzamies, dod, ka mēs arī to novērtējam, ka mēs to neaizmirstam, ka šo evaņģēlija vēstu, ko esam dzirdējuši, paturam un glabājam savās sirdīs. Lai mēs neaizmirstam savu kristību un iesvētības solījumu. Lai mēs varam pieaugt dzīvā ticībā uz Kristu. Lai ar šodien teiktais Dieva vārds iesakņojās mūsu sirdīs un nes augļus pestīšanai, mūžīgai dzīvē. Lai mēs vienmēr atceramies, ka Viņš ir dzīvā maize, kas nākas no debesīm. Ka ne Mūzes, nekāds cits cilvēks mums nespēja dot maizi no debesīm, bet tikai Tu, debesu Tēvs, dod mums patieso dzīvības maizi. Un kad Viņu klausamies, kad uz Viņu ticam, mēs arī to saņemam sev mūžīgai dzīvībai. Mēs Tev, debesu Tēvs, lūdzamies tāpēc ar savu žēlastību par tām dvēselēm, kuras nāk pie Tevis. Dod, Kungs, atrast laiku ar vienu Tavam svētajam vārdam, atrast laiku lūgšanām, lai mūsu sirds kārot nāk Tavā priekšā un visu savus raizes un rūpes nolikt Tavā priekšā Jēzus vārdā. Lai mēs neraizētos ne par ko, bet uzticībā un paļāvībā visu savus vajadzības nestu Tavā priekšā Kristus vārdā, ar pateicību par Tavu žēlastību un gādību un ar cerību, ka Tu kā Tēvs rūpējies par mums, ka Tu pildi savus solījumus, ka Tu savu draudzi uzturi, Tu vadi savu ganāmo pulku. Mēs Tev, debesu Tēvs, lūdzamies arī Tavu žēlastību, Kungs, mūsu zemē un valstī. Dod, ka Tavi ļaudis ir labi Kristus liecinieki, nekaunās Kristus evaņģēlī, tāpat arī nebaidās ciest, ja vajadzīgs viņu dēļ ir. Lai šīs bailes iet projām un nāk Svētais Gars, kas dod mums drosmes un paļāvības garu, būt par Jēzus lieciniekiem, par pestīšanas evaņģēlijas sludinātājiem, par dvēseļu pamudinātājiem uz glābšanu. Debes Tēvs, lai tam ir lieli un labi augļi, lai daudz dvēseles tiek izglābtas. Lūdzamies mieru mūsu zemes robežās, aizsargā no ienaidniekiem ārējiem un iekšējiem. Debes Tēvs, pievērs atkal tautai uzmanību, ka vienīgais Tu esi tas, kas var sveitīt mūsu valsti. Un ka tā nav vienkārši formāla dziesma, ko dziedam, bet ka mēs vēršamies pie Tevis visaugstākā un gaidām no Tevis žēlastību un sveitību. Savā žēlastībā uztur, Kungs, kristīgo draudzi.
tās vadītājus, arhibīskapu, bīskapus, prāvestus un mācītājus, evaņģēlistus un lektorus, skolotājus, Lutera akadēmijas pasniedzējus un visu personālu, baznīcas vadību, virsvaldi. Uzlūko žēlastībā draudzes kalpotājus, tos, kas upurēja savu laiku un līdzekļus brīvprātīgā kalpošanā, tos, kas ziedo. Debes Tēvs, lai Tavu žēlastība ar viņiem, lai viņu gara augļi ar vienu pieaug, lai ticība viņiem nostiprinās, lai lūgšanās nāk Tavā priekšā un tās tiek uzklausītas. Uzlūko žēlastībā tos, kas atkrituši no šī taisnā šaurā ceļa. Es domāju, ka pie Tevis var nonākt pa citiem ceļiem, izrautos no maldiem. Vērs visu uzmanību uz Kristu, lai tas kļūst visu mūsu dzīves centrs, mūsu dvēseļu centrs, mūsu sirdžu centrs. Ka viņa tronis ir mūsu sirdīs, un mēs nonākam reiz pie viņa troņa debesu valstībā. Palīdz, Kungs un pestītā Jēzu Kristu, ka dzīvojam Tavā žēlastībā. Aizjam Tavā mierā atdusēt un augšām celamies ar Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību Tavā debesu valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens patiesi Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausī, ko mēs lūdzamies.